Esiet sveicināti, dārgie florbola līdzstēji! Aizdītās nedēļas nogalē noslēdzās 2015. gada pasaules čempionāts florbolā sievietēm, kurā Latvijas izlase izcīnīja 5. vietu. Šobrīd atrodamies Rīgas Ezerkrastu pamatskolā, lai par aizvadīto fināla turnīru aprunātos ar Latvijas sieviešu valstsvienības galveno treneri Juriju Fedulovu. Labdien! Labdien! Kā jau minējām, pasaules čempionātā Latvijai 5. vieta. Kā jūs vērtējat mūsu komandas sniegumu fināla turnīrā? Ja no Florbola saimnības bija nostāja paliekam elitē, vismaz astotniekā. Ejot jau spēlējot jau čempionātu, ejot jau uz katru spēli nākamo, redzējām, ka mēs varam labāk. Meitenes bija ļoti labi motivētas, un ar katru spēli mēs augām un augām. Ja pret vienu komandu mēs ļoti labi iemācījāmies, jo atstrādājām visu aizsardzību, tad tālāk uzbrukumus, vēl dažas nianses. Un uz jau spēli pret Slovākiju varu teikt, ka komanda bija par procentiem 20 jau labāka jau, un pret Vāciju savī 25-30. Gan emocionāli spēcīgākas, gan arī ticēt to, ka mēs varam. Pasaules čempionāta pirmā spēle bija pret Čehiju, zaudējums ar 2-15. Es pieļauju domu, ka, protams, kad zaudējums bija gaidāms, taču redzot jūsu sejas izteiksmi mača laikā un arī spēlētāju sejas izteiksmi, varēja noprast no tā, ka jūs tomēr nebijāt gaidījuši, ka tas zaudējums būs tik liels. Uz ko varam norakstīt tik, teiksim, tā smagu sagrāvu? Pirmā spēle, stresiņš. Vēl mazliet maiņās, spēlētājs varbūt līdz galam nesapratās. Apzinājāmies, ka Čehija ir spēcīgāka. Jau ejot jau uz spēli, varēja redzēt jau meiteņu, jau acīs, jau sejās, jau, ka mēs spēli jau zaudēsim, bet to, ka mēs cīnīsimies, vēl viņam tas motoriņš vēl nebija ieslēdzies, ka jācīnās. Ja mēs cīnītos pret Čehiju tā kā pret Zviedriju, rezultāts, es domāju, būtu arī 7, 8, 9 varbūt, ja? Vairāk noteikti nebūtu. Nākamā spēle nākamajā mačā mūsu dāmas mērojās spēkiem ar Vāciju. Un pirms spēles jūs teicāt, ka mūsu komandai ir jāuzņemas iniciatīva, jāuzspiež savs spēles stils un jācenšas spēlēt ātri un agresīvi. Spēles pirmajā pusē tas arī izdevās. Turpinājumā vācietis pārņēma iniciatīvu un beigās neizšķirts. Kas īsti notika ar mūsu komandas spēles otrajā daļā? Visus 3 vārtus mēs zaudējām spēlējot mazākumā. Pirmo zaudējām 6-5, aizturētos soda laikā zaudējām. Otros atkal mazākumā, trešos atkal mazākumā. Un ar katriem zaudētiem vārtiem kaut kā meitenes vairāk iesēdās aizsardzībā, negribēja turpināt uzbrukumu, iet uz priekšu, mest vārtus, bet doma tāda bija, ka iesēdīsimies, noturēsim, viss būs kārtībā, mums vairāk nevajag mest pa vārtiem, mums to arī parādīja ļoti mazais metienu skaits pa pretinoču vārtiem. Ļoti maz meitenes meta pa vārtiem. Grupu turnīra pēdējā spēlē pret Zviedriju teicams sniegums, zaudējums tikai ar 0-7, kas ir labākais sasniegums mūsu komandai spēlējot pret jau 5-kārtējām pasaules čempionēm. Man ir tāds jautājums, kā jūs to paveicāt? Jo dienu iepriekš Zviedrijas izlasē ar +15 vārtu pārsvaru uzvarēja Čehijas valstsvienību. Kā jums tas izdevās? Jā, mēs to spēli redzējām, un arī mēs treneri video vairākas reizes skatījāmies, kā viņas guva vārtus. Mēs izanalizējām, kā viņas veido uzbrukumu, kuras ir tās atslēgas spēlētājs, tā pati Anna Vik, kas vienkārši perfekti, kur var labāk vēl spēlēt, ja mazām meitenēm būtu jāskatās un jāmācās, kā viņa spēlē, kā viņa dala piespēles, kā atrod vietu laukumā, kā sadarbojas ar pārējām maiņas biedriem. Mēs analizējām, skatījāmies, izgājām cauri visām aizsardzības, teiksim, pamatlietām, zemu spēlēt, nojas zemē, nogriežam diagonālēs, nogriežam vārtu priekšu, lai tur netiek neviena iekšā, lai nekas mums cauri tās bumbiņas nekur neiet. Tikai no ārpuses, lai var uzmest un neiekrist, ja aizskanam uzbrukumā, neiekrītam pretuzbrukumos. Un starp citu vienus vārtus
ieskaitīja, ko nevajadzēja skaitīt, bumbiņā trāpīja pa stabiņu. Tie bija 4. vārti. Jā, tas pa vārdsardzi un tā arī vārtu līniju nešķērsoja. Pēc tam pēc spēlēs tiesnesis man nāca klāt un atvainojās, jā, ka video redzēja, ka diemžēl, bet izskatījās spēles laikā savādāk. Tā kā mēs varam runāt, ka tas ir 6-0. Labi, oficiāli tas ir 7, bet mēs zinām, ka 6-0. Tik un tā labākais sniegums komandas vēsturē pret Zviedriju. Pateicoties šajā mačā parādītiem sniegumam, Latvijas izlase izdevās izcīnīt 3. vietu, un turpinājumā sekoja 8. pret Austrāliju, kur izcīnījām pārliecinošu uzvaru ar 10-3. Pēc tam 4. zaudējums Šveicei ar 2-9. Jūsu komentārs par šīm 2 spēlēm? Austrālijā mēs zinām, ka būs krietni vājāk, tikko tur ir sācies florbols un varēja redzēt, ka spēlētājs bija ļoti dažāds vecums, līdz pat 30 gadiem, man liekas, bija, un tur ļoti atšķirās arī viņam iekšēji tas līmenis un meistarība, un mēs zinām, ka mēs uzvarēsim, varbūt ne ar tik lielu pārsvaru, un, protams, sāpīgi, ka tos 3 vārtus mēs arī zaudējām, bet vismaz meitenēm pēc smagām spēlēm beidzot bija tāds patīkams prieks, ka uzvarēta spēlē tādu pārsvaru tikai pie punktiņiem, un meitenes pēc Zviedrijas spēlēs jau saliedējās, pēc Austrālijas spēles vēl vairāk izjūtu to, ka ir tiešām super, kā lai to pasaka, komandā gaisotne tā, it kā būtu viens vesels spēlētājs. Viss vesels kopā vienu otru atbalstīja tajās abās spēlēs. Viena par visām, visas par vienu. Ja es varētu paņemt šo komandu sev visas kopā uz Latvijas čempionātu, jā, protams, būtu pirmā vieta, bet katrs treneris var sapņot par tādu komandu, par tādu emocionālo tādu pacēlumu, kāds bija tieši mūsu komandā pēc šīm abām spēlēm. Pēc ceturtfināla Latvijas izlase sāka cīņu par 5. vietu, un pirmajā mačā mērojās spēkiem ar slovākietēm, kurā mums izdevās uzvarēt, jāsaka, kā ir ļoti saspringtā un ļoti nervozā cīņā, gala iznākums 4-3. Kādas jums kā trenerim bija iekšējās sajūtas pagarinājuma pēcspēles metienu sērijas laikā? Pagarinājums, tas ir vēl kā spēle, tikai mazliet tālāk, un pēcspēles soda metieni, tur jau ir 50/50, vai mēs, vai viņi mūs, jā. Un ar katru bulīti, ko mēs gājām, medmāsa jau gan pat jau ģībanos, bija dažas spēlētājs, kas nespēja uz to vienkārši noskatīties, saka, jūs man sakiet, ir vai nav, es nevaru to noskatīties, jā. Protams, paldies meitenēm tām 5, kas gāja un augstasinīgi meta un mēģināja. Un dažas pienāca saka, trener, kā man mest? Es saku, ej, pati pieņem lēmumu, met tā, kā tu parasti met, jā, un ne par ko nedomā, jā, vienkārši ej un met, jā, tā kā tu izdomāji, ej un met, neviens tev neko nepārmetīs, būs, nebūs, jā, izdari pēc labākās iesapziņas. Un to arī meitenes gāja un centās, un arī atbalsts bija no komandas, ir, nav, tik un tā esi mūsējā vislabākā, un tā arī meitenes gāja, un, protams, Gunita Malacis to pēdējo bulīti tiešām smuki, arī augstasinīgi un uz tādas riska robežas ar to pusi lāpsiņai iemeta cepuri nost Malacis. Nu, vēl jāatzīmē tas, ka pa vidu pēcspēles metienu sērijai izpildīja bulīti Diānis Jomina, šo bulīti neieskaitīja, pēc tam Slovākieti izpildīja, arī neieskaitīja. Jūs nepārsteidza tas? Šī spēlē tiesnešu darbība mazliet man ir pārsteidzējis, biju gaidījis to, ka būs mazliet varbūt labāka kvalitāte, bet viņi tiesā abām komandām vienādi. Tas, ka tiesnesis 2 reizes pats nogāzās aiz borta, aizķēries, neizsieca laukumu vai kā, tas mums kaut ko neizskaitīja, viņam kaut ko neizskaitīja, tā kā tiesāšana bija uz abām pusēm, un, protams, vēl nepieminējām pa lauma, izcili ar katru bulīti. Viņa mācījās, un to savu vājo punktu, kā viņa iemeta pirmos bulīšus, viņa saprata un novērsa, un beigās arī viņa to bumbiņu pārkēra, un tāpēc arī nevarēja tā kaptēne izšķirošo metienu iemest.
Izšķirošajā mačā mūsu dāmas cīnījās pret vācietēm un revanšējās par piedzīvoto zaudējumu grupu turnīrā, svinot panākumu ar 5-2 un gala rezultātā izcīnot 5. vietu pasaules čempionātā. Jūsuprāt, kas bija tas, kas mūsu komandai šajā mačā sanāca labāk nekā grupā? Tā iekšējā apziņa, ka mēs varam, jāiet un jāspēlē un jāmet. Bija arī vairāk tie metieni pa vārtiem. Ja nekļūdos, visvairāk arī spēlē pret Vāciju šajā pa 5. vietu, bija visvairāk arī tie metieni pa vārtiem. Meitenes gāja un metēs. Meitenes teica, meitenes, ja mēs nemetam, mēs nevaram uzvarēt. Mēs nevaram nosēdēt aizsardzībā. Un ļoti labi Inga Diana sadarbībā, Evelīna labi aizsardzībā, Laumā vārtos. Sākām ar 2 maiņām, pēc tam pieslēdzam 3, pēc tam 3 uzbrucēju trīnieki, 2 aizsargu pāri, eksperimentējam mazliet vai 3 vai 2, kad iet 1, 2, kad iet 3, un šādā veidā atputinājām mazliet līderes, un beigās Dianai laikam bija 4 vārti, ja? Jā. Jā, tagad Dianai bija ļoti, tikko ielikām maiņā tādas spēlētas, ar ko viņa var saprasties, sadarboties, ja, aizgāja spēle. Ļoti labi, noči meitenes. Runājot par pasaules čempionātu kopumā, vai neesat mazliet pārsteigts par mūsu komandas parādīto sniegumu un to sasniegumu, ņemot vērā to, ka tas sastāvs mums bija samērā atjaunināts, plus vēl nevarēja, vai arī, teiksim tā, nepalīdzēja viena no komandas līderēm, Luīze Biļīnska. Vai neesat pārsteigts? Protams, žēl, ka nebija Luīze. Bet tajā pašā laikā pārējā saprata, ka viņam arī kaut kas būs jādara, nevis viena tur, kas ir labākā ies un visu izdarīs. Tā kā bija kvalifikācija, visas gaidīja varbūt no tām līderiem, ka viņas izdarīs un pašas neko. Un šī čempionātā, izņemot vienu spēlētāju, visas guva punktus, vai piespēles, vai vārtus. Tas vien parāda to, ka visas var iedot rezultatīvu piespēli, iemest vārtus, ja, tikai mērķtiecīgi jāiet un tas jādara. Par kopējo sniegumu jau sagatavošanas posmā bija jau tāda maza aizdomā, ka mums nebūs viegli. Astotniekā jātiek, teiksim par 80% jau biju tā, ka astotniekā mēs būsim. Kā būs tālāk, viss būs atkarīgs no tā, kā mēs darbosimies čempionāta laikā. Pēc katras spēles bija analīzes, izrunājamies ar meitenēm, tur arī bija iekšēji dažas nianses, kas lai paliek, teiksim, meitiņu ziņā, ko pēc tam novērsām, un vārdsargu atbalsts, jā, patika, ka abas divas jaunpienācējas, gan Kristīne, gan Jāna bija gatavas jebkurā brīdī doties laukumā un vispār nekādas mazākās stresa pazīmes vai to, ka nevarēs un gāja un arī labi nostāvēja. Protams, zināt, ka Lauma uz doto brīdi ir labāka, bet Laumai ir, teiksim tā, jau cik jau tie čempionāti un agrāk vai vēl tā paudžu maiņa notiks, ja? Un mazās var tikai pamācīties no tādas vārdsardzes kā Laumas. Ejot ar katru spēli uz priekšu, meitenēs tā pārliecība, visu laiku mēs viņam teicām, mēs varam, ejam un spēlēm. Un jau spēlē pa 5. vietu, jau redzējām, kā bija fiziski nogurdinātas gan vācietes, gan mūsējās, un vairāk nācās atpūtināt to pirmo maiņu, otrā vairāk drusku pa aizsardzību un tikai dažreiz agresīvāk uzbruka. Soli pa solim mēs gājām un vajadzēja sajust to uzvaras garšu, mazliet tikko bijām vadībā, tā viss jau bija 100% pārliecība, ka viss tā spēle ir mūsējā, un meitenes gāja un meta. Nekādu šaubu nebija, ka mēs kaut kādā brīdī salūzīsim, padosimies vai varētu to spēli kaut kā atdot. Tā teikt, vienots komandas gars. Jā, ideāli, super. Katram trenerim novēlu tādu komandu, kā bija tagad sieviešu izlase. Šis pasaules čempionāts no organizatoriskās puses bija krietni savādāks par visiem iepriekšējiem. Pirmkārt jau tas, kad latvieši bija tie, kas filmēja šo pasaules čempionātu. Otrkārt, Latvijas Florbola savienība bija noorganizējusi 2 autobusus, lai atbalstītu mūsu komandas. Starp citu, pastāstiet, kā jums gāja tikšanās laikā ar mūsu komandas atbalstītājiem? Viena no atbalstītājiem bija
kā katrai izlasēji pasaules čempionātā kādu no vietējām skoliņām. Mēs atbraucam uz skolu, tur sagaidīja mūs vairākas klases un vienā lielā telpā tur bija daži konkursiņi, jautri pasākumi un parunāšanās un intervijas un, teiksim, tā skola arī nāca mūs atbalstīt. Protams, tie, kas atbrauca no Latvijas, tie fani, protams, viņi Latvijas priekšu tikai pa zeltu, tikai pa pirmo vietu. Paldies arī dažiem vecākiem, kas atbrauc arī pafanot līdzi un atbalstīt. Un bija Ievas Ločmēlēs vecāki, kas pārbļāvā tur visu halli, ja. Tur varēja dzirdēt Latvijā, tāds viens liedzējs bija, kas pārbļāvā tur visus, ja. Protams, arī tā operatoru grupa, kad vienā brīdī nonāk klējā kaut kādi 12 cilvēki no tiem organizatoriem vestīties, viens pienāk klāt. Nu, ziniet tā, mēs gribētu ar Latvijas izlasi kopā nopildēties, mēs te visi latvieši, mēs tā, forši, un visi uztaisiet tādu kopīgu draudzīgu bildi. Un kaut kādā brīdī arī, kad iet garām, kaut ko apvaicājās parunāt, tā bija patīkami, ka apkārt ir vairāk savējie, ka mēs neesam tādā svešā vidē. Uzmanība mūsu komandai šajā pasaules čempionātā bija liela ne tikai no fanu un atbalstītāju puses, bet arī no mēdīju puses. Bija daudz dažādi raksti, daudz dažādas reportāžas. Pirms spēles ar Šveici es redzēju arī Sportcentrs.com bija uztaisījis reportāžu par gatavošanos spēlē pret Šveici. Šī te diezgan lielā uzmanība, vai tas netraucē mazliet gatavoties nākamajām spēlēm? Ja tas nāca komandai par labu drīzāk? Varētu pat teikt, ka lāga pat nepamanījām, ka būtu tā kaut kas baigi pārspīlēts. Man liekas tā kā parasti, ka tam tā ir jābūt, ka viss ir normāli. Meitenes ik pa laikam teica, ka pa mums raksta tur un notiek šitais un tas. Protams, mēs piegodinājām nekādos sociālos tīklos, neko nerakstām, mēģinām neko īpaši nelasīt, jo dažkārt kaut kāds negatīvs ieraksts varbūt kādu spēlētāju mazliet var izsist no sliedēm, jā, bet nu, tas jo vecākas, jo tas, teiksim, mazāk ir iespējams. Bet Facebookā un Twitterī un Instagramā redzēja, ka spēlētājs bija ielikušas daudz fotogrāfijas. Daudz selfijas un tā. Nu, selfijas tas ir viņām pašām priekš sevīm, lai sevi un lai draudzenes un tuvinieki un redzētu, bet tas bija, teicu, ja liekam, tad visu ar pozitīvo un tā ir meitenes darīja. Mēs nav mazās nekādas, visu saprot un tagad tā uzmanība bija patīkami, ka viņa bija un ka tiešām, ja mēs esam spēlējam tādā līmenī, tad tāda uzmanība ir jābūt. Tas tikai patīkami. Vēl viens ļoti būtisks jauninājums bija 30 sekundžu power break, jeb šie te komerc pārtraukumi. Kā jums patika šis jauninājums? Ļoti pozitīvi. Tas ir... Beidzot var atpūsties. Beidzot, tas bija kā papildus to, ka varbūt treneri gribētu, lai katrā trešdaļā būtu vēl 30 sekundžu papildus tas pārtraukums, jā, ko var komanda jebkurā brīdī pieprasīt. Un tie 30 sekundžu kaut kādā mirklī, kaut kāda atelpa, atslēgšanās, kaut kādi jauni padomi, kaut kas hop, kaut ko pamainām, vēl kaut ko, tas bija baigi pozitīvi. Es domāju, visām komandām tas patika. Es gribētu, lai arī nākošajos čempionātos, kur spēlēs vienalga, kur izlasē, ja šāds būtu, to jau treneri ņemtu vērā, jo šī pasaules čempionātā daudziem tas sākumā bija tā, kas notiek? Neviens par to nezinās. Jā, pēkšņi viss apstājies, visi skatās, pretinieks viens uz otru, uz tiesnešiem, tie tur aiziet pie galdiņa padzerās. Nesaprotu, kas notiek. Pēc tam mums pateica, ka tie 30 sekundžu tādi, un tad mēs to jau sākām jau izmantot. Citreiz pirmā maiņa uziet laukumā, hop, zinām, ka apmēram 10. minūte, 10. 11. būs atpūtā, un es atkal varēs iet laukumā. Tas tāds kā plusuņi bija visiem. Visnotaļ interesants un kurjos sagadījums gadījās pasaules čempionāta cerbra finālā starp Zviedriju un Slovākiju, kur pirms mačā Zviedrijas himnas vietā tika atskaņot Latvijas himna. Kāda bija jūsu reakcija? Jūs noteikti, kad sekojat līdz šai spēlē. Jā, un mēs tā treneri savā starpā, nu jā, lai Zviedri zina, kura himna kādreiz skanējas un lai atcerās, jā, tas tā humorā. Vismaz uz dažām sekundēm Latvija kļuva par florbola lielvalsti. Jā. Kā jūs kopumā vispār vērtējat turnīru organizatoriskās lietas, vai jūs visus apmierināja?
Teiksim, tas, kas no Latvijas Florbola savienības puses, viss bija, ēdām, gulējām, bija treniņi un transports un, teiksim, gan mediķi bija profesionāli un viss notika tā, kā tam bija jābūt. Jā. Nevienā brīdī, teiksim, man kā trenerim nebija jādomā, vai tas ir, vai tas nav, vai ir kaut kāda atjaunošanās līdzekļi, vai viss tika sniegts tā, kā tam jābūt, viss tika nodrošināts, viss bija. Pašā čempionātā, protams, visur ar tām kartēm bija jānāk un visu tur pārbaudīja. Pat mums sanāca tā, ka izlases menedžeri pat nelaida iekšā hallē, viņai bija aizmirsusi vienā brīdī to akreditācijas karti, un viņa nelaida iekšā, tikai viņa sazinoties 5 minūtes ar organizatoriem, viņa ielaida iekšā. Jā. Tā kā organizācija bija laba. Protams, kaut kādi defektiņi, kas vienmēr ir, viens tur bija ar to tablo, ka ik pa laikam viņš vienkārši nodzisa. Jā, tas bija kāds 20 reizes, man liekas, pa visu finālu turnīru. Jā. Bet spēlētājiem tas, es domāju, īpaši nedrausē, visi spēlē tālāk, varbūt tas ir kā priekš televīzijas vai priekš skatītājiem mazliet apgrūtinājums. Bet spēlētājiem galvenais, ka labs laukums, apmalis un visa tā atmosfēra, tas bija patīkami, jā. Šis pasaules čempionāts ir noslēdzies ar, manuprāt, ļoti lielisku panākumu, ar 5. vietu. Bet jau pēc pusgada pāri okeānam dosies mūsu junioras, jo Kanādā notiks 2016. gada U19 pasaules čempionāts sievietēm. Un kas ir interesanti, tad mūsu komanda mērosies spēkiem ar Somiju un Čehiju un Poliju, ar tām pašām pretniecēm, ar kurām mēs spēlējām pirms 2 gadiem. Ko varam sagaidīt no šī čempionāta? Mūsu jaunās meitenes ir augušas, patīkami tas, ka viņas spēlē virslīgā. Līdz ar to tas līmenis jau ir augstāks, dažas jau tagad bija jau iekļautas jau liela izlasē. Kā mēs aizvadīsim sagatavošanos, kā mēs būsim gatavi, par to mazliet pārāk spriest. Būs daudz nometnēs, būs arī pārbaudes spēles, kad brauksim uz Zviedriju spēlēt, jau ir norganizēts, jā. Par to arī drīzumā uzzināsiet. Es jau teicu meitenēm, viss ir pašu rokās. Ja mēs varēsim, tad mēs ielauzīsimies. Varbūt tajā 4. Jā. Protams, pamatmērķis A grupā, vismaz 5. vieta, jā, kur kopumā visas Latvijas reitingā florbols, mēs esam pasaulē. Ja sanāks, mēs laužamies iekšā. Protams, es darīšu visu, lai mēs tajā 4. ielaužamies. Un meitenes piedīšu ārā, lai izliekās maksimāli. Tā kā, varbūt pat tā kā šī sieviešu izlase šī pasaules čempionātā, tad tieši tāpat arī spiedīsim visu ārā no meitenēm un darīsim, lai mēs pēc iespējas labāk nospēlētu. Dažas dienas ir atlikušas līdz Ziemassvētkiem un drīz jau būs klāt arī 2016. gads. Ko jūs novēlētu visiem florbola cilvēkiem, florbola sabiedrībai jaunajā gadā? Protams, spēlēt florbolu. Gan turnīros, gan, protams, brīvā laikā, ja kaut kur ir pieejams. Varbūt mazliet nestresot, būt mierīgākiem, uztvert dzīvi vienkāršāk, jā. Vairāk smaidīt. Kaut kā mazliet cilvēki tomēr vairāk ieslīguši sevi un ar savām ikdienas lietām vēl kaut ko. Daudzi saka, aiziet uz treniņu vai uz spēli, viss atslēdzos no ikdienas, jūtos forši ideāli, vinnēju vai zaudēju spēli. Ja? Gribētos, lai šīs emocijas būtu arī vairāk arī ikdienā. Protams, lai vairāk būtu aktīvisti, kas ievieš florbolu Latvijā skolās un būtu jauni klubi un spēlētāji. Lai mēs panākam to masveidību vismaz tuvāk jau gan zviedrietiem, somietiem, čehietiem, šveicietiem, jā. Un tad arī mums būs tie labie talantiņi, kā tā zviedriete Anna Vīk, jā. Mums mazās arī aug, arī ir dažas Annas, jā, un Lauras un Elizabetes, kas mums aug un varbūt kādreiz būs arī viņas, teiksim, tādas top spēlētājas, jā. Ja ne Latvijā, varbūt ārzemēs kādā klubā. Spēlējam, atbalstam savējos, lai visiem priecīgi, gaiši un jautri Ziemassvētki. Uz šīs pozitīvās nots arī noslēdzam. Paldies jums par interviju un novēlam arī jums patīkamu un izdevušos jaunu gadu. Jā. Paldies jums! Jā.